Latgolu visi pazīst kā zilo sazaru zemi, bet tāpat to varētu nosaukt arī par muižu novadu. Gandrīz katrā apdzīvotā vietā ir kāda viesturiska līdzība par to, pilisi, pilskolni, muižas vai uzdrupas. Latgolas reģionālo televīzija turpināja Latgolas muižu stostu seriju tamdēļ raidījumu ciklā Latgolas robežas vaicojot gastajam Ciblas novadā, pošā Latvijas-Krīvijas pīrobežā, kā arī pošā Eiropas Savienības austrumu robežā, suplok atcerun vairokas muižas. Malvīna Loce, Ciblas novada novadpietniecības muzeja vadītoja skaidroja īmeslus, par ko tas tā ir izveidojis. Geografiskā ziņā ir tā, ka Latgales augstiene pāriet Mudavas līdzenumā, te tā kā nolēdenums. Otra lieta, vēsturiskā ziņā, tā kā te netālu ir robeža starp slāviem un starp latgaļiem. Un starp slāviem un latgaļiem uz tās robežas, nesacīsim, bija divas nocietinājuma līnijas. Kādā ziņā nocietinājuma līnijas Pilskalni. Kā viena no nocītinājuma līnijas viesturiskajām līdzībām ir Evers muiža, kas atcerun pošā Ciblas pogastā. Īsākumā muižas teritorija tika īdalēta Martinam Everusam kā Lēņu zeme. Īspējams, kā ar to saistos arī Evers muižas nosaukums. 17. gadsimtā Evers muiža pīdarēja muižnieku fon Karnīcku dzimtai, vēlāk par militārim nūpelnim dažkiera pūļu magnātam Kasperam Karnīckim. Tai aizasokos grāfu Karnīcko ēra Evers muižas viesturī 200 godu garumā. Evers muiža bija pirmo myura āka Ludzas apriņķī. Jū būvēja kai cītūksni aizsardzības nolūkā klasicisma stilā, i jei leidzinojās Šlakenbekas piļai tukumā. Muižai bija divkārša aizsardzība. Pati muižas ēka bija nocietināta ar šaujam lūkām, ar ļoti biezām sienām. Bija visapkārt nocietinājums, bija ļoti augsta sēta, nocietināta sēta. Tālāk tur ir, kur tie lielie koki, tas ir upes krasts. Tā kā tur bija dabiskais nocietinājums. Un šeit no tās tā mūra siena. No mūra sienas ir palikuši tikai nelieli fragmenti. Tāpēc jau viņiem nocietinājumi bija vajadzīgi, nocietinājums bija vajadzīgs, jo karavīrs aizgāja projām un tad te palika freilenes, mamzeles palika, visas bērni, vecie, visi te palika uz vietas. Arī īkļūšana muižā nav bijusi vienkārša. Līdz parādisu vlurtim nocās mārot garu ceļu. Arī tas ir bijis drošības vaicojums, lai uzbrukuma gadījumā apgrūtinotu cītūkšņa ījimšanu. Tad iebraucamais ceļš bija tur no baznīcas uz šejieni, un tagad tur redzami viens vārtu staps redzams. Otrā pusē bija otrs vārtu staps, un bija tieši tāda pati mājiņa, kā šeit šitā labājā pusē. Tālāk iebraucot, gāja apkārt ceļš te apmēram ar tiem apstādījumiem, un tad parādes durvis bija no otras puses. Evers muižas kompleksā ietilpa arī saimniecības ākas ir parks, kas bija paredzēts kā muižinīku ījūs gostu pastaigu vīta. Parkā tūlaik auga visaidi ekskluzīvi aizjūras kūki. Parks daudz ir cīts vātros, i deļ tam lieloko daļa no kūkim šobrīd jau ir izniekusi. Jo atzīst, ka arī muižas saimniecības ākas ir skors laika zūps. Tās saimniecības ēkas gandrīz laikam mēs īsti labi to sapratām, tās tika noprivatizētas, bet nekas tālāk ar tām netika darīts, un līdz ar to gandrīz aizgājušas postā visas. Evers muižai ir bijuši vairāki īpašnieki. 18. gadsimta beigos muiža nonāca grāfīnis fon Borhis valdījumā, savukārt 1828. gadā Rozenšildu fon Pauliņu īpašumā. 19. gadsimta beigos un 20. gadsimta sākumā Evers muižas saimnieks bija ģenerālis Ričards fon Meves, bet ar 1933. gadu Karls Gustavs Krūders. Gan laika gaitā, gan arī muižnieku ietekmī Evers muiža ir mainījusi savu izskatu. Piebūvēts ir 3. stāvs. Tur tā līnija ir redzama, kur piebūvēts. Aizmūrētas visas šaujamlūkas. Ir noņemtas tās tolešu piebūves abos galos. Un būtībā uzlikts jauns jumts un noņemti viss noņemts vecais, tas kas bija torņi, to vairāk nav. Tur no tā vidējā loga
tur tas apaļais loks augšā. Te gāja trepes, tur bija balkons un trepes uz parku. Un tad šeit celiņš un tālāk līdz parka malai tur un tad gar mūra sienu bija pastaigu laukums. Vislielākos pormaiņas Eversmuiža piedzīvoja Muižkungu valdēšanas beigās, kad jai tika pielāgota školas vajadzībām. Vietēji uzskata, ka Eversmuiža ir sazaglobojusi par to, ka telpas nekad nav stāvējušas tukšas. Līdz 1922. gadam te bija skola, 6-klasīgā pamatskola. Kara laikā te bija hospitālis, pēc kara te vienu brīdi bija 2-gadīgā lauksaimniecības skola. Un tad atkal kad atsāka mācības, 45. gadu, bija augošā jau vidusskola. Šobrīd Eversmuiža pieder pošvaldībai. No laika, kad 1964. gadā škola tika porcelta iz jaunu āku, Muiža kolpoja kā internāts Ciblas novada skolānim, bet vīna telpa atvēlēta novada pietnīcības muzejam, kur teikt vokta informācija par novada viesturi, kultūru, izglītību i Ciblas novada dzeivi cauri laikim. Muižas augšajā stāvā dzeivoja skolotāji i školas personāls, kam atvēlēti dzeivūkļi. Tonija ir bijušo Ciblas vidškolas skolotāja Eversmuižā dzeivoja jaunu 1973. gada. Ja stosta, kādas sajūtas ir dzeivojot itamā viesturiskajā vītā? Ziniet, man patīk. Nezinu, kādreiz cilvēki saka, ka kaut kādi tādi nelabas kaut kādas, bet man liekas, ka te ir tāda ļoti patīkama aura man personīgi. Man nekad nav bijis bailes, kādu reizēm visi kaut kur aizbrauc, es palieku viena. Tas nekāda problēma. Vienmēr sajūta, kad es nāku šeit, es atgriežos mājās. Tātad. Ja arī ir te kāds, tad noteikti viņi ir ļoti labvēlīgi noskaņoti. Man vismaz nav tā nekad gadījies. Kādreiz ir kādi trokšņi, bet tas jau vecās mājās, es domāju, likam sakarīgi. Akustika šeit ir kolosāla. Es nezinu, vai šobrīd augšā tur var vārdus izšķirt, ko es runāju, bet katrā gadījumā ļoti labi dzird, ka es runāju. Kādreiz bija pašā galā klase, un tur pārbūvēts, tagad ir savādāk. Un tad puikas pa logu izlīd ārā uz jumta, varēja pasēdēt brīži, tā. Tas bija koka grīdas, tad mēs berzām ar, kā jums pateikt, Ar zaru slotām? Ar zaru slotām, bet ar tādām nolietotām zaru slotām, tā, lai var kārtīgi izberst visu, jo tu jau nebija nekrāsots nekas. Dzeivūkļus Eversmuižā izveidoja padomu godos, i jī ir apreikoti ar centralizēto ūdens padevi i kanalizāciju. Tomēr te ir saglabota molkas apkura i dzeivotojiem kurinomīs jonas iz 3. stovu. Sano āka ir unikālā ar neatkārtojamo termoregulāciju, sevišķi pograbūs. Mums ir ideāli pagrabi, viņi ir tik labi, es nezinu, vai vēl kaut kur tuvumā ir. Tās ir milzīgās biezās sienas, gandrīz 2 metram. Viņ pora kilometrus no Ciblas atceru un naļiela apdzeivota vīta Felicianova, kur ir vēl vīna muiža, Plena jeb Felicianovas muiža. Plens ir vocu izcelsmes muižkungs, kurš aktīvi darbojās Felicianovā. Pogostam ir skaists nosaukums, par kura rašanos ir vairokas teikas. Tiešu ziņu nav, un ir versija viena teika stāsta, ka it kā bijusi meitene vārdā Felicita vai Felicija, un tad ļoti skaista meitene, un tad viņa esot, tā viņas vārda arī it kā viņas vārdā varētu būt tas ciemats nosaukts. Un otra versija, acīm redzot, ir ticamāka, kad Karnīckiem ir bijuši dēli Feliciāni, un viens no viņiem, it kā viņam kādu laiku piederēja šī zeme. Felicianovā ir ievērojamas arī dzirnavas, lai gan Plens bija tikai īsociesi sokūtnēji izagodoja tikai mozu zemes gabaliņu, teik uzskatīts, ka Ciblas novada pirmos ūdens dzirnavas būvētas jau 19. gadsimta beigās. Plens bija tāds, sacīsim, kā tagad sacītu, ļoti rūpnieciski domājošs cilvēks, ekonomiski, saimnieciski domājošs cilvēks. Un viņš savas dzirnavas bija sataisījis vienas no labākajām lielā apkaimē. Dzirnavas
Dzirnavas mala miltus, tātad 6 bija miltu gaņgi, visāda veida putrējumus miltus ražoja. Dzirnavas kārsa vilnu, taisīja visādus vilnas izstrādājumus, kas bija vajadzīgs. Dzirnavās, zāģēja dēļus. Dzirnavas bija tik kvalitatīvas īvērojumas, ka jos vērtīs pie plena brauca ļauts no tyvom I tolom vītom. Dzirnavas darbojās arī šodien, I porsteidzoši ir arī tas, ka mužnīgs jau tymūs laikos īvēroja uzņēmējdarbības principu, kas ir aktuāls arī mūsu dīnos I pirmam kortam rūpējos par saviem klientiem. Brauca ar zirgiem un kādreiz 2-3 diennaktis cilvēki stāvēja rindā. Bet vispār atsliecinieki stāsta, ka Pliens bija sava laika labs biznesmenis. Viņš par to, pateicībā par to, ka tie cilvēki brauca pie viņa, saņemt viņa pakalpojumu, tad viņš deva pašiem cilvēkiem saldu tēju katru dienu, un zirgiem deva auzas. Ne tikai Plens, bet arī jo dāli Ivans I Mihails teik raksturoti ne tikai kā labi uzņēmēji, bet bija progresīvi un atbalstīja inovācijas. Piemēram, viņiem bijis Lūdzu Sāpriņķi viens no pirmajiem automobiļiem, vieglā mašīna Plenam bija. Plenam bija vienam no pirmajiem telefons ievilkts. No Dzirnavam jau tūlaik tika panokta maksimāla efektivitāte I vēlāk tika īrēkota pat hidroelektrostacija. Pēc tam vēl te 20. gadsimta sākumā ražoja arī elektrību, bet to elektrību tālu nekur, ne tepat uz vietas tā elektrība tika izmantota. Tur upei pāri ir Ciblas hidroelektrostacija. Arī pirmoreiz uzbūvēta 50. gados, 20. gadsimta. Kod rūpnīceiba sākas bija jau izbūvētas I īkortotas, kā arī uzkrota bogoteiba, Plens soka savas neogotiskos muižas ceļšanu. Diemžēl, jīm nebija lemts savā muižā palikt ilgi par to, ka Otro pasauļa kara sokumā 1944. gadā bija jopamata īpašums. Un tad 1944. gadā abi divi, tēvs un dēls, bija devušies projām ceļā uz viņu gala mērķis, it kā bijusi Francija. Bet vai viņi tur nokļūši, tas ir apšaubāmi un tiešu ziņu nav. It kā viens no viņiem ir bijis kaut kur Kurzemes katla apkaimē, viens no viņiem ir bijis redzēts Rīgā, bet vairāk nekādu ziņu nav. Padomu gados Felicianovā bija arī porvītojamo mehanizēto meliorācijas kolona I Pliena muiža bija PMK kantors. Lai gan āka ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, muiža sto tukša I pamasta. Patreiz māja drīkst pirkt, un tad būtu ļoti jauki iekārtot ļoti riktīgu turismu vietu, ļoti izdevīga vieta, skaista vieta, zināmā transporta ziņā izdevīga, lai tikai brauc šurp un lai tikai rīkojas. Konkrēti Ciblas ciematā patreiz skaitās drusku pāri 240. Tajā laikā tas bija citādāk, jo te centrs bija muiža, un tur tās mājas, kas te tagad sabūvētas, tās nebija. Tikai atsevišķas nedaudz māju bija centrā, kas tajā laikā vēl bija. Tas ir kaut kur 19. gadsimta beigas, 20. gadsimta sākums. Bet tā būtībā Ciblas ciems ir uzbūvēts no jauna. Tur Līvānietes ir vienā ciema pusē, Līvānietes otrā ciema pusē. Tā grūti salīdzināt to cilvēku skaitu. Drupēt toļok no Ciblas I Felicianovas ir leidumnīki, kur Zaboloķes muižā, kā I Evers muižā ir vaļieši gan Karnicki, gan arī Rozenšildi fon Pauliņi. Vispār Zaboloķes vārds pirmo reizi minēts Inflantu revīzijas dokumentos, bet tā kā muižas vārds pirmo reizi minēts mužnieku Karnicku papīros 1937. gadā. Un tad nosaukums ir radies tā, ka poļu laikos Karnickiem piederēja gan Lūts muižas, gan Franapoles, gan arī Evers muiža un Zaboloķes muiža, un no viņu rezidences no Evers muižas tad tā kā bija aiz purva. Un tā arī tad radās šis nosaukums.
Zabalotie. Šobrīd ir grūts skaidrot, ka Zabaloķes muiža no Karņickim ir porgojusi Rozenšildu fon Pauliņa īpašumā. Tomēr skaidrs ir tas, ka jai savos zīdu laikos bija ievērojama ar savu diženumu i apmārim. Līdz 1860. gada dvēseļu revīzijas skaita šie Rozenšildi Pauliņi bija 8. bagātākie mužnieki Latgalē. Šai muižā bija vīna un spirta brūzis, staļļi, kur audzēja škirnes zirgus pārdošanai. Bija skaists augļu dārs, sakņu dārza audzētava un pagrabs. Un jā, šeit muižnieks centās šo visu uzturēt tādā ideālā kārtībā un saimniekoja ar pilnu atdevi, nevis tā kā aizmirstībā. Tāpat arī viņš labi izturējās pret saviem ļaudīm, kas pie viņa strādāja. Un viņš arī uzskatīja par godu būt par kāda zemnieka bērna krustējumu. Vairums no saražoto eipaši spirta produkcija tūlaik goja pori robežai iz Krīveju. Dīmžēl šodien no Zabaloķes muižas mozkas ir sazaglobojis. Testo vaira tik vīna daļa muižas ākas i kaļve. Piec muižnīka novis ir nocījis eipašumus dot iz aizlikas, ko 1910. gadā izpierka Pāvels Semjonovs. Treži vien 1914. gadā, sokūtīs Pirmajam pasauļa karam, muižnīki pameta savus eipašumus i jī palika liktiņa vorā. Viņš tā kā gribēja šeit arī sākt saimniekot, bet paši mužnieki no šejienes nebrauca prom, jo uzskatīja, ka viņi, tas Janovs ir nopircis tikai visu iekīlāto zemi, bet 210 ap māju tā kā ir palikuši vēl mužniekiem. Un tā tas strīds viņiem ilga vēl līdz 1914. gadam, tad mužnieki līdz tam arī šeit nodzīvoja. Pēc kara jau tad 18. un 19. gadā tad jau arī muiža tika nojaukta pavisam, un no muižas tiem koka gan baļķiem, gan dēļiem tika būvētas citas mājas. Ākas orijas vaigs ir nojaušams vien piec mojas kodreizējiem pamatiem i bildiem, kuros ir īmūžināta ākas varenība. Šeit bija galvenā muižas ēka, bija koka ēka, un tā kā sastāvēja no divām daļām, un abas bija divu stāvu savienotas, tā kā divu stāvu mājas. Apkārt tad ēkai bija parks un arī tā kā dārs. No muižas parka ir saglabājušie, principā visa parka teritorija ir saglabājusies. Protams, ir koki citi ir nokrituši, citi ir nogriezti drošības apsvērumu dēļ, bet principā viss ir saglabājies. Protams, ir izmainīts tas parka veidols, kāds viņš ir bijis sākotnēji, bet pati vieta ir saglabājusies. Muižas saimniecības ākas bija izvītotas gar azara krostu, bet līdz mūsu dīnam ir sazaglobojusi tikai kaļve, kas pogojušā gadā atsoka savu darbību. Tur, kur tas moris, tur tā kā spirta brūzis bija, tad tur, kur tie akmeņi, tur bijušas vēl divas saimniecības ēkas. Nav tiešu ziņu, kas tās konkrēti bija par ēkām. Tad tur aiz ezera kalniņā tur ir tā muižnieku kapu vieta, un tur augšā tad tur tā bija tā galvenā muižas ēka un parks. Galveno kungu rezidents Atcerod Evers muižā, savukārt Zabaloķes muiža vairāk izmantoja atpūtā i medību organizēšanai. Arī šobrīd viss, kas ir palicis spori no muižas varenības, tiek izmantots turisma jomā. Kopš 2004. gada it Atceru un Leidumnīku Otro pasaules kara laika ekspozīcija, ko izveidojuši vietēji entuziasti, izstādēsnīc priekšstatu par Leidumnīku puses ļaudim, kā arī viesturiskajiem notikumiem. Galvenā šī ekspozīcijas vērtība ir kara lietu ekspozīcija, kas savākta lielākoties šeit pat mūsu pagasta teritorijā. Tāpat vēl tur ir novadpētniecības tādas tā kā saimniecības lietas un arī no padomju laikiem. Viena istaba tāda padomju stilā ierīkota. Lielākā daļa ir atrastas, bet ir arī veci cilvēki, kuri ir paši nesuši un tā kā dāvinājuši, teikuši, lai visi redz labi, lai ir nekā viņi kaut kur pazudīs vēlāk, bet labāk, lai tad ir visi apskatīt. Sākumā viņi šeit tā kā sāka likt tā kā pa kluso gandrīz, var teikt, šeit turēt, un tad ar pagastu sevi vienojās, ka tā kā pagasts izdalīs šo ēku tā kā muzejam. Katru gadu cilvēki brauc, interese ir, un tad arī pagājušajā pavasarī ar visu šito kopējo tad atjauno arī fasādi šajā ēkai arī reizē. Šobrīd arī muižas parks tiek īkortots. Redzat, ka šeit tagad ierīkototi gan celiņi, gan estrāde jauna uzbūvēta. Tāpat tur
Tālāk sadarbībā ar biedrību gan šūpoles uzbūvētas, gan iekārtots ap ezeru, labi iekārtots ezera apkārtne. Sava reģiona attīstībā mūžam parasti ir bijusi liela nozīme. Mūžas visos laikos ir pulcinošas cilvēkus, no tuvākos apliecīnes. Cyblas novada ļaužu senčiem ir pazaveicījis ar mužkungiem, kas ir rūpējušies par dzīvotoju labklājību un izglītību. Eversmuižas kungi bija, viņi gan pēc gandrīz visi tā varētu sacīt, bija karavīri, bet viņi bija augsti izglītoti kungi. Un viņi, kaut kādā veidā, viņiem saprotamā veidā, viņi centās tos apkārtnes cilvēkus izglītot. Jo Karnīckis, piemēram, tāds piemērs, Karnīckis par saviem līdzekļiem ir uzbūvējis arī baznīcu, Eversmuižas baznīcu. Pēc tam jau nāca vēlākie kungi, tad bija piešķirts, viņi bija iemaksājuši, tā Ričarda von Mevesa atraitne bija iemaksājusi 1000 rubļu, tajā laikā 1000 rubļu skolas vajadzībām un atvēlējusi gabalu zemes, lai te varētu skolēni veikt kaut kādus pētniecības darbus un praktiskos darbus. Tā kā varētu sacīt, ka, pozitīvi ietekmēja šo apkaimi. Principā uz Zabulasas muižas teritorijas vietā izveidojās līdumnieku pagasts. Ar tām plus mīnus, bet uz tas teritorijā gandrīz saknīt. Īvērojamas kultūra viesturiskos vītas ir apveitas ar krošņam legendom vai interesantiem pīdzēvojumu stostim. Arī Eversmuiža Zabalotjas muiža nav izjāmums. Stāsts, acīm redzot, varbūt tā arī bijis, ka no muižas pagrabiem zem upes ir gājis tunelis, bijis izraksts tunelis līdz Kapukalnam, līdz tam pilskalnam. Nezinu, 20. gadsimtā, vismaz 20. gadsimta otrajā pusē neviens par to nav teicis, ka tur ir kāds bijis un kāds atradis. Zeltu gan tur ir meklējuši Kapukalnā, tur tāds pēc, acīm redzot, ka tur tā zeltiņu depozīta iespaidā. Tie ir tādi stāsti par zemnieku apķērību un gudrību, kā viņi, cik viņi bija attapīgi tajos muižas laikos. Un viens no tādiem stāstiem ir, kad viņi veda saražoto spirtu vai vīnu uz Rēzekni, tad tālāk pārdošanai koka mucās, un tad viņi pajūgā braukdami pacēla to stīpiņu nedaudz uz augšu, izurba mucā caurumu un caur salmiņu tad arī nogaršoja pa ceļam to saražoto produkciju. Kad vēlāk saimnieki to saprata, tad sāka liet visu dzels mucās, un tad sākās zemniekiem sausie laiki. Un vēl viens tāds atgadījums bija ar sienu pļaušanu, kad gan zemnieki sev, gan muižai sienu pļāva kopējās pļavās. Un tad tās lika gubās, un tad tās gubas dalīja, kura pienāksies zemniekiem un kura muižai. Un zemniekiem parasti tikai tās mazākās. Un zemnieki, lai sevi neabižot, tad izdomāja tādu, ka viņi izrāva dziļu bedri, piebāzi viņu pilnu ar sienu un virsū uzlika tādu maziņu gubiņu, ko viņi zināja, ka tā tiešām pienāksies viņiem. Un kad muiža tās lielākās jau bija aizvedusi, tad viņi arī varēja droši braukt un savākt savu sienu. Senū spīļu i muižu uzturiešanai i sevišķi atjaunošanai ir napīcīšami lieli finansiālī līdzekļi. Jopasasoka gan apstākļu sakriteibai, gan arī īpašnieku ieguldētajam darbam, kā tik daudzas muižas ir sazaglobojušos līdz mūsu dīnam.